Palika tikai viena neatrisināta lieta. Kas šāva slepkavu? Taisina miesas sargs? Nezinu. Kā gāja? Labi. Par mani neko neprasīja? Par tevi neviens neko nezina. Bet tu viņiem neizstāstīji? Protams, ka nē. Bļāviens, tas Kāls man atpazīs. Ja jūs šķiraties, mantu dala uz pusēm, un Lorencam nekas cits neatliek, kā to visu pieņemt. Pēc tam jūs atkal apracaties. Tas ir variants. Šī schēma reāli strādā. Ja tev būtu taisnība, ko tu man tagad saki, man tev būtu jānovāc. Neuztraucies, es nevienam to neteikšu. Ko tu runā? Ko tu runā? Kāda šķiršanās bija? Vari noklausīties līdz galam. Es saku, tā būtu fiktīva šķiršanās, lai Lorents un Kūpers tev neko nevar izdarīt. Kā ir? Zini, kas tev vislabāk sanāk? Man izbesīja. Tev vajag aizvāc savas mazās vistas smadzenes. Es negribu tagad ar tevi runāt. Tu man nedaudz kaitini. Es pēc horoskopa esmu lauva. Un tādi veci ērzeļi lauvām ir labākais medījums. Iedzeram par mani jauno dzīvi. Lemam, mēs taču esam draugi, nevis ienaidnieki. Laiks parādīs. Lemam. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, netāsaldēt, kāpēc man atsīties, vecums lai var mainīties. To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Nu, un ko tu viņai dāvināsi? Naudu kaut kā ļoti bezpersoniski. Nē, es nemetīšos nekādai dāvanu kartē, tas stulbi. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņa man uzaicināja. Lai pazīmētos, cik viņai tagad ir forša dzīve, paskatītos man virsū no augšas. Varbūt viņa vispār izmanto to dzimšanas dienu, lai visiem paziņot, ka viņa ir sadarinājusies, un tagad viss būs baigi brīnišķīgi. Ai, labi, es kaut ko izdomāšu. Labi, čau. Ko es viņai uzdāvinu? Es zinu, kaut ko tādu, ko viņa uzliks uz plauktu, un katru reizi skatoties virsū domās par mani. Ko tu dari? Tās tev. Paldies, ļoti skaistas. Nav par ko. Kāpēc tu man mājās neiedevis būt ilkus vāzē? Rinalda dēļ. Es negribēju. Bet viņas vajag ilgt ūdenī, tagad nosprāgs. Kas notiek? Tas tev no vakarā. Pagaidi, bet kāpēc viņš sūta ar tevi? Viņš taču pats varēja atnākt. Kā es varēju zināt, lika atdot un viss. Nu labi, es aiziešu un varēšu viņam pateikties. Kam tas koferis? Es gribu redzēt Sigurda reakciju.
viņš manī lūgs palikt vai pateiks paldies? Lūks palikt, ja jau puķis davina. Jā. Vienalga gribu redzēt, ko viņš darīs. Kur viņš ir? Laukā. Tā. Tu paņemsi koferi un iznesīsi laukā, bet tā, lai Makars to redz. Jā. Bet, kad es piezvanīšu tev, tad tu... Nu, jā. Tikai tad, kad es uzzināšu. Nē. Atvaino. Uz kurieni? Uz mašīnu? Atvaino. Ar koferi? Jā. Puķis sēdēja? Jā. Paliec šeit! Malicki! Nevajag panest? Jā, paldies. Beidz. Zini, ko man viss šitais atgādina? Nu. To filmu Miesas sargs. Nu, to ar Whitney Houston, kur viņai ir miesas sargs. Es nezinu. Tur, kur viņa dzied to... Dziesmu dzirdēt, bet filmu nezinu. Es kā var nezināt to filmu? Es nezinu, es vispār neskatos baigi filmas. Es seriāls vairāk. Ugunsgrēki, piemēram. Ok. Nu, labi. Nu, arī forši.
Labi, aizbrauksim mājās, noskatīsimies miesas sargu. Tas ir jāredz, tā nevar. Ko tas nozīmē? Tu izvācies? Ko tas nozīmē? Tu izvācies? Jā. Kāpēc? Man briesmas vairs nedraud. Ķēniņš nav brīvībā. Tu zini, manu telefonu numuru vienmēr var piezvanīt. Emma. Mēs ar tevi sarunājam. Tu vari dzīvot tik ilgi, cik tu gribi. Es tev traucēju. Tas ir tāpēc, ka tā sieviete? Kā tu vari man nodot puķis caur aukli? Tu nevarēji atnākt un pats man tās iedot. Es esmu sieviete, es taču visu jūtu. Neko tu nejūti, govs arī jūt. Emma, no rīta mēs runājam, ka mēs esam draugi. Un tagad tu beidz. Tā būs labāk gan tev, gan man. Panāc šurp. Panāc šurp. O, jau atpakaļ, ja? Jā. Vajag ātri? Nu, vajadzēja nopirkt kleitu un dāvanu. Pagaidi, kas tās par puķiem? Vai tad vecens vecinēm dāvina puķis? Jā. Jā? Kāpēc nevarētu uzdāvināt puķis? Es nezinu. Nu, tā dīvaini. Es tieši... Jā, ieiet iekšā. Tur mājā bišķiņ vēsāks. Attaisināties. Klau, varbūt man te uzvārīt kafiju? Nevajag. Nu, kāpēc nevajag? Es varbūt gribēju izdarīt kaut ko jauku. Kāpēc reiz nevajag? Varētu teikt, jā, paldies. Nu, labi. Lai iet kafija. Parši, es tikai ātri pārģērbšos un tad... Mēs nenokavēsim. Nu, varbūt arī nokavēsim, bet tas ir vienalga. Labi. Labi, tad tu pārģērbies un es uzvārīšu kafiju. Labi. Sapratu. Ieliks arī puķis ūdenī. Paldies!
Jaunā Rīga. Krāpes pievienots. Jā. Ļoti skaista kleita. Es vai kleita ir skaista? Nu, uzprasies uz komplimentiem, jā. Nu, protams, ka tu arī dvielītī. Nu, tieši to es arī gribēju dzirdēt. Kur ir kafija? Pupiņas beidzās. Tad mēs nedzersim kafiju. Laikam nē. Nu tad par lāzeru nekas nav dzirdēts, jā? Tā kā iekrits. Telefons atslēgts. Viss. Būs vēl viens līķis. Forši. Man čutens saka, ka viņš ir dzīvs. Ko domā, prokuratūra paņēma pie sevis par vecajiem grēkiem? Nē. Es domāju, kāds no viņa paši tur vilkiem nokoda. Kādā tircā vilki? No šāmaņa laikiem. Moš kādu lietu nāca gaismā. Toreiz ar ekstaziju tirgojās, šaudījās kā nenormāli. Kāda jēga prokuratūrai paņemt cietam klusēt? Kas tev ir šodien? Slikti gulēji? Nē, es vakar ar Ievu saķersos. Par ko? Nē, nu es tagad negribu tev to stāstīt. Cerams, ka ne par šķiršanos. Nu, nē. Strīdēties ir normāli ģimenē. Taču esat normāli jūtīgi cilvēki, neesat no dzelzbetona. Nu, un kad tu sev atradīsi kādu sievieti? Es atradu karti. Saprot, mēs ar Kūperu izdomājām schēmu, kā no Baltkrievijas muitas pīpes atvest. Nē, man tas nepatīk. Kas tev nepatīk? Mēs nestrādājam ar Baltkrieviem. Vrotkam pat Nu, nomierinies! Mūs kāds izseko, raksta prokuratūrai ziņojumus. Un, ja mēs sāksim strādāt ar Baltkrieviem, uzreiz mūs atradīs un sapratīs, kas mēs esam. Tas ir bīstami. Nē, mēs to nedarīsim. Blin, tu varbūt noklausīsies mani un pastīsies, ko es esmu atzīmējis. O, vecīt, fūris jau izbrauca. Manis te nav. Protams, ka tevis te nav. Vecīt, es čūs, kas šitā ķēra. Skaties. Nevarat izvēlēties? Jā, pirmo reizi, ka patīk abas. Nu jā. Es atnākšu rīt ar draudzeni. Paldies, visu labu. Visu labu. Sveiki. Sveiki. Varētu lūdzu pasaukt Ievu? Ieva vēl nav. Jā, bet viņa tūlīt būs, ja gribat arī pagaidīt. Labi. Jums ļoti patīkam balss. Jūs varētu strādāt par manu sekretāru. Julijus Brants, advokāts. Ja varu kā palīdzēt ar juridiskiem jautājumiem, zvaniet. Paldies. Tad nu es pagaidīšu ārā.
Pasties, viss cirks notiks uz šitā šosejas, šī vietā. Un kāpēc tieši tur? Tu atceries toreiz, Kūpers dabūja tos papīrus no prokurora. Jā. Un uz Rasborku ar lejšiem aizbrauc kas? Kūpers un vēl 3 cilvēki. Un notika informācijas noplūde. Nu, es domāju, ka Lejš ir vainīgi. Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka kāda informācija noplūde. Par ostas kompāniju, par konteineriem un vispārējo. Žurka ir kāds no mūsējiem. Un mēs viņu šitā noķersim. Nu, es atceros, ka man liekas, Žuks brauc uz Lietuvu. Jā, pilnīgi pareizi. Žuks, Bašķis un Krabis. Jā. Un viens no viņiem ir nodevējis. Un tagad pastīsimies, ko viņi darīs. Nu, un kā tu paskatīsies, draudziņ? Nu kā? Mēs palaidīsim informāciju, ka mēs braucam pa šo šoseju. Bet mēs ar Kūperu pārbrauksim uz šejieni. Nu, skaidrs, jā. Nu, tā kā samainīsiet maršrutus, nu un tālāk. Nu jā, un viņi paziņos mentiem, ka lamats nolikts nepareizajā vietā. Bet kā viņi to paziņos? Mēs runājam par rāciju. Skaidrs, ka viņš pa mobilo to pateiks. Un mēs esam ielikuši blaktis. Mēs pēc tam noklausāmies ierakstus. Iebrauci? Nu, iebrauc. Viena mašīna brauc fūrē pa priekšu, zondē ceļu. Otrais fūris, tas ir gadījumam, kad tiks nomainīts šofērs. Un trešā pavada līdz noliktavām. Nu, labi, a tu un Kūpers? Mēs esam banka. Mēs pieslēdzamies tad, ka vajag. Un redz, tevi šajā schēmā nav. Nu, viss ļoti jauki skan. Bet kā tu saliksi blaktis, draudzi? Tā krabiem ir jau ielikt. Pārējiem mēs to viņu ieliksim. Vismaz plāniņš skaidrs? Nu, plāniņš skaidrs. Nu, redz. Būtu tev mežāins tagad mājā. Varētu kaut ko stiprāk paņemt. Jā. Būtu pirts, varētu pirtī ieiet. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē, kāpēc man atsīties? Bet suns lai var mainīt.